eiro, brīvdienās 16 eiro ar 3,5 karti vai līdz, ja nemaldos, 12 gadu vecumam, ir eiro 50 atlaid, ja 15%. Un, protams, ir arī šāds traiks, ļoti traks traiks ar 2 baterijām. Iedomājieties, kad parastie traiki brauc ar 1 bateriju, mums pat ir traiks ar 2. Nu, bet tur to gan tikai mūsu paši instruktori braukā, jo, nu, esmu dzirdējis, ka viņš spēja ieskrieties līdz pat 100 km/h, bez jokiem. Tas ir elektriskais moča motors, tā kā viņš diezgan labi skrien. Cik ilgi par to cenu? 10 minūtes. Bet, nu, es varu pats teikt godīgi, tās 10 minūtes smuki izbrauc, jau rokas normāli piekūst, viss ir forši, viss notiek. Adrianam BMW. Šitas gan jāpasaka. Adrian, par tavu BMW iekomentēju. Adrianam BMW izklausās gandrīz kā semi-pro. Ir semi-pro. Nu, ko skatītāji, gribat, lai mēs sēžamies pro iekšā? Labi. Davai, jā. Labi. Paņemam bišķīt. No laiva? Nē, vienkārši no mašīnām. Labi, mēs varam nedriftot, mēs varam pārnēties. Klienti prasēja aizdošanu. Cik tev ir tādi? Kaut kā 3 džeki. Davai, es aizdošu pārnēties citiem? Davai aizdēju. Jā. Nopērkošu mašīnu. Es varbūt arī taisīšu dzimšanas dienas ballīti. Tu? Jā. Tā, kas šeit ir? This is in Latvijā. Pag, jūs arī žurku vizināt? Labi. Ir rīžas, jā. Šī ir Adriana mašīna. Lītāk ir ahujēnieks, tev piekrīt, jā. No 1,25 m drīkst sēsties iekšā. Arī tas pats attiecās traikiem. BMW. Klienti. Pagad, Adrian. Ej iekšā. Nu viss, pauzīt, mums ir atpūta. Tu var atpūsties. Atdod. Ar BMW var braukt klienti. Klienti, diemžēl, nē. Mums Drift Hallē vizina tikai mūsu profesionālie piloti. Tas tā viss normāli. Jāsaprot tas, jo caur šo trasi ir ļoti grūti izbraukt, un kurš katrs, ja atnāktu un gribētu braukt, tās mašīnas nebūtu jau dzīves pēc pirmās izbraukšanas. Parāda seju? Nē, nekādā gadījumā. Slepenais filmētājs. Cik maksā 10 minūtes? Atkarīgs ar ko? Ar mašīnu vai ar traiku? Es Drift Hallē taisīšu dzimšanas dienas ballīti Mežķiem, Kārsputē, super, bez tev gaidām ciemos. Drifter šeit 23. maijā un bija tik forši. Man ļoti priecē. Tiešām šeit ideālās ballītes var nosvinēt. Atceramies to, ka tā vienmēr ir. Drift Hallē taču ar kartingiem izvērējot var braukt. Nu, rekur mazais Ati, es tev bišķīt uztaisīšu korekciju. Mums nav kartingi, mums ir drifta traiki. Viņi nedaudz atšķirās, jo kartings ir varbūt uz tādu ātrumu, bet nu, tieši drifta traiks ir uz skaistumu un uz emocijām. Mums vēl darbojas atlaide 4. Mums vēl darbojas atlaide 4 braucieni pa 2 cenu.
Viņi līdz 2. februārim varēja nopirkt. Tad tomēr vairs nē. Es braucu ar rozā traiku. Nu, noteikti, ka ar šito traiku. Re, kur ir rozā traiks. Var izbraukt ar vienu? Protams, ka var izbraukt. Nedaudz, kamēr džeka atpūšās, var kāds 2 aplīšus. Ziemas jaku neuzvilku. Tā kā ziemas laikā diezgan augsts, bet nu bišķi... Jā, galvenais, ka ķiver galvā. Var arī bišķīt ar traikiem pat rasīt, pārdīties. Te viss notiekās. Līdz cikiem jums drifta skoliņi parasti? Mums drifta skoliņas ir pirmdienas, otrdienas no 6 līdz 8, 2 grupiņas katru dienu. Tātad drifta skoliņi katru dienu, 2 grupiņām, katrai grupiņai pa 1 stundu. Rekur, ar traiku arī var bišķīt izgāzt. Tā kā viss notiekās. Viss super. Cik 10 minūtes maksā atkarīgs, kurā dienā tu brauksi, Mārtiņ? Jo mums darba dienās ir lētākas cenas, kas būs 12 eiro, un brīvdienās no piekdienas ieskaitot būs 16 eiro. Ar 3+ karti vai bērniem līdz 14 gadu vecumam būs atlaide. Kāds motors traikiem? Elektromotors. Paulis, iespējams, kad es pats no savu privātā esmu redzējis tavu drifta traiku. Es tur esmu bijis 7 reizes. Nu super. Man tiešām priecē. Gan jau, ka visi 7 arī patika, ja es bijis tik daudz. Ja es nedzīvotu Grobiņā, varētu svinēt zīmeni. Nē, nu mazums. Vienu dienu jau var atbraukt. Tepatās uz Rīgu, nosvinēt un braukt apakaļ uz Grobiņu. Protams, Grobiņa diezgan labi attālumi ir. Bet, nu, nodriftot 360 ar drifta traiku. Man tādu izaicinājumu liek darīt. Nu labi. Jā jau, tā jau.